Vecrīgā Kungvielā atrodas grausts, kura stāvoklis ir tik kritisks, ka tas apdraud garām gājēju drošību. Šodien Rīgas domas sēdē tiks lemts par būvju piespiedu sakārtošanu. Ēkās, kas degradējušās par graustiem un tām pieguļošajos zemes gabalos pirms 4 gadiem, bija plānots būvēt viesnīcu Marriott Hotel. Šī iecer gan piebremzējusies, jo nav izdevies piesaistīt finansējumu. Pat laba ēka pieder DNB Nordbankas meitas uzņēmumam, un banka meklējot investoru, lai tomēr īstenot sākotnējo projektu. Kritiskajā stāvoklī esošās ēkas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa sastāvdaļa. Šī iemesla dēļ ar valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas atļauju ir demontējamas tikai atsevišķas to daļas un elementi, ja to saglabāšana praktiski nav iespējama. Pārējo daļa tās īpašniekiem ir jānostiprina, tā lēmus Rīgas doma. Pat laban būtiskākais ir ēku norobežot, izdarot visu iespējamo, lai tai nevarētu piekļūt.